Vai tu esi inteliģents, brīvi domājošs indivīds? Vai tev ir racionāls un labi pārbaudīts viedoklis par visiem vai vienu no jautājumiem? Tavs ārējais izskats neatbilst kādai no divām labi nostādītajām un novienkāršotajām kategorijām? Ja tā, iespējams tev ir problēma. Taču neuztraucies, risinājums ir viena klikšķa attālumā. Masu mediji. Vadoties pēc aptaujas datiem, masu mediji palīdz samazināt vai pat izvairīties no simptomiem saistītiem ar individualitāti un racionalitāti. Jau gadiem ilgi miljoniem cilvēku visā pasaulē izvēlas masu medijus, lai samazinātu sāpes un ciešanas, kuras izraisa domāšana par lietām. Miljoniem tekstu to ir pierādījuši. Tā izskatās Elīna pirms masu mediju lietošanas. Es uzskatu, ka valdībai vajadzētu izrādīt lielāku atbalstu Tibetai, jo šī situācija ir diezgan identiska tai, kurā bijām mēs paši atmodas laikā. Un tā izskatās Elīna tikai pēc 30 dienu procedūras ar masu medijiem. Es uzskatu, ka Raivis Vidis un Viola Brāmā godam ieguva pirmo vietu šovā Dejoru zvaigzni, jo viņa priekšnesumi bija labāk par pārējo šovu dalībnieku priekšnesumiem, kā arī viņam bija pamanām izaugsme šovā. Atvadies no kompleksiem jautājumiem un inteliģentām debatēm un iepazīsti Timberleiku, Hiltoni un Spīrsu. Nedzīvo nedienu bez tā, vaicā savam ģimenes ārstam vai valdībai par to. Masu mediji. Masu mediji tev nemaksā par domāšanu. Mums ir samaksāts, lai mēs to darītu tavā vietā. Nevēlamās blakus parādības var ietvert sevī zombiju līdzīgu pastāvēšanu, ticēšanu paskām un brīvprātīgā teikšanos no savām tiesībām. Rezultāti var atšķirties.